Sākās jauna darba nedēļa atkal. Atbraucu tikko uz darbu. Manis vēl fūres un piekabes šeit nav. Vietējais šoferis mūsu ar manu fūri aizbrauca pēc manas kravas, jo man vajadzēja paspēt sataisīt 34 stundu restartu. Būs pēc kaut kādām 10 minūtēm. Pagaidām sagatavošu visas somas savas, lai kad atbrauks uzreiz visu var pārlikt un doties ceļā. Došos es, kā jau ierasts, uz Kentucky. Tas mums te bedres. Došos es uz Kentucky, pēc Kentucky došos tālāk uz Ziemeļkarolīnu, uz mūsu ofisu otru terminālu. Tur es piekabes samainīšu, paņemšu jau sakrautu piekabi un došos atpakaļ uz Kaliforniju, uz mājām. Un tad man būs vesela nedēļa brīvdienu. Tikko apstājos, mums ir 2:30 rītā. Iešu es gulēt. Jāsaka, lai gulta vēl neko neesmu kārtojusi, likusi. Atbraucu uz darbu un saliku visas somas. Sasviedu burtiskā nozīmē aizmugurā un braucu ātri, jo tā jau bija, mazliet nokavēju izbraukt. Tāpēc plītās saklāšu gultu, salikšu visas somas, kur viņām vajag būt un varēs iet čučēt. Kārtējais izlaidums, kādas latviešu preces mēs varam sastapt Amerikā. Tātad es atradu Fāzera kefīra baltmaizi, kas ir ļoti garšīga, vienkārši dievīga. Pola plombīra sieriņus, ko starp citu nebiju agrāk Latvijā redzējusi. Nezinu, ir vai nav. Kāruma sieriņi, zemeņu, vaniļas un lazdu riekstu. Šādi te, lūdzu, Latvijas preces atradu Amerikā. Pārbaudīsim ledus. Bātas no rīta tikko piecēlos, un neviens mums nav atķēdējis pa nakti, jo gadās visādi nelieši un jokdari pasaulē. Tā, kas mums ir riepām? Riepas labas. Aizmugurā plomba mums ir. Plomba uzlikta. Šoreiz mums ir šitās te uz durvīm atslēga uzlikta. Gadījumā jau plomba pārplēš. Principā durvis tāpat var attaisīt, bet ar šādu te tik viegli netiksi klāt. Tomēr krava mums iet uz vairākiem miljoniem un negribās, lai kāds nelietis tiešām tiek iekšā un sabojā visu, kā man tas vienreiz jau atgaidījās. Neko nenozaga, bet bija diezgan lielas problēmas par to, kad bija plomba pārrauta, jo negribēja man izkraut, jo Facebooks baidījās, kad varbūt kompjuteros hakeri kaut kā ir ielikuši vai vēl kaut kas tāds ir noticis. Bet, visu dienu mani tur, nomarinēja, un beigās tomēr izkrāva. Tāpēc tagad mums arī tādas ir atslēgas liek uz durvīm, uz piekabes un daudz drošāk. Taisīsim kaputu vaļā. Kaputs man taisās no šejienes. Es gribēju nomainīt filtru. Sen nebija mainīts iekšā kabīnē. Es nomainīju viņu. Diezgan tāds netīrs bija. Tā. Aha.
jauno filtru ieliku iekšā, veco šito netīro. Kas tur iekšā darās? Sviedīsim ārā. Tā. Es cieši to ieliksim pagaidām te. Tam aiznesīsim uz miskasti. Ēstīsim kapats. Jā. No, negribu aizķirties. Labi, pamēģināsim šito no sākuma. Tā, cieti. No. Tā. Cimdiņš. Kā šitais kratās mums aiztaisīts ir, bet plasmasa viena. Jāpaņem man tīkliņš ir, ko izsviest ārā. Un pie reizes arī gaisa filtru veco aiznesim izsviest. Atrodos pašlaik Wyoming štatā. Apstāšos pēc kaut kādas nepilnas stundas paņemt pusdienu pārtraukumu. Ārā vējš ir, mugurpusē pūš. Mazliet šatad no sāniem, bet īpaši nejūtās. Cik jau es braucu? Laikam kaut kādas 3 stundas jau braucu, kopš es pamodos un no rīta izbraucu. Un pa visām šīm 3 stundām laikam kaut kādas tikai 3-4 mašīnas ir pabraukušas garām. Principā uz ceļa fūres. Nezinu, kur šodien visi pazuduši. Sāksim ar to, ka arī šitais štats nav pārāk apdzīvots, kā redziet, ja apkārt nekā principā nav. Viens no vismazāk apdzīvotākajiem štatiem. Šeit ir ļoti augstas ziemas, vasara arī tāda neīpaši karsta nekā nav. Ja ievērosiet, tad arī īpaši koki neaug. Vienkārši kaut kādas stepes, ja lauki. Ja arī koki ir, tad tādi neizdevušies kaut kādi krūmiņi. Par kokiem to ir grūti nosaukt. Tur varbūt augstāk kalnos, ja tā kā ir koki kaut kādi, bet principā, ja tā ņem, koku īpaši nav. Kāpēc? Tāpēc, ka zeme nevisai auglīga. Šeit tāpat arī nav īpaši kaut kādu kukurūzas lauku neredzēs. Kaut kāda tāda zāle atkal ir, par zāli to ir grūti nosaukt. Ja arī kaut kur audzē zāli, tad ir visur laistīšanas iekārtas. Lopi vairāk ganās, nezinu, viņi to zālīti kaut kādu ētati, kā salmi vairāk, ja. Es domāju, viņiem noteikti sienu kaut kādu pieved, baro viņus vēl kaut ko tur dot. Bet tā īpaši, nekas īpaši neaug, ļoti neauglīga zeme. Man šis štats ļoti interesē, es braucu vienmēr, kad caur viņu no sākuma, ļoti tāds atšķīrās ar daudz ko nekā citi štati, un tad es interesējos, Googlē sāku lasīt, bija ļoti interesanti, palasīt, ka, tiešām viņš ar daudz pašķiras no citiem štatiem. Tagad arī, tā brauc mašīnu īpaši nav, pilsētu kaut kādu nav apkārt šādi tādi kaut kur ciematiņi ik pa laikam ir, bet, nevisai apdzīvots štats. Štats Wyoming. Labrīt visiem no Missouri. Tikko piecēlos. Ārā ir -10 grādi. Sniedziņš
piekritis, nu, ceļš ir tīrs. Pamalām no pagājušās nedēļas piekritis tikai. Es pamazītām uzsāku savu darba dienu. Līdz gala punktam man palicis ir kaut kādi 8 stundas kaut kādas. Nepilna maiņa. Tad lēnītām sākam šo dienu un virzamies uz priekšu. Šodien ārā diezgan skaists rīts, neskatoties uz to, ka ir -10 grādi. Saulēkt ir brīnišķīgs. Varbūt tālāk būs skaista diena. Sniedziņš pa malām ir piekritis, tas ir no pagājušās vētras, no pagājušā reize, kad es bēgu projām. Nu, kāda ta vētra? Briesmīga nekāda sniega jau te nebija. Laikam vairāk sacēla paniku nekā kas te notika. Tur pa to galu, tur, kur Ņujorka sanāk uz ziemeļu austrumiem, tur jau vairāk bija tā kā. Šeit vēl jau daudz maz temperatūras bija lieli mīnusi, bet tādu kā stipru nokrišņu dziļa sniega īpaši nebija. Ceļi tīri, var braukt. Atbraucu uz piegādes vietu. Piegāde mums ir rīt no rīta, 8 no rīta. Viss sniegs šitais ir, kas izkrita, kad gāja lielā sniega vētra. Es, kad braucu projām no šienes, bija viss sauss, principā nebija sniega. Un šis viss, kas izkrita pa 2 dienām. Es jau pie vārtiem stāvu rindā, pati pirmā. Tur šoseja garām iet, es no tā gala atbraucu.
Tur uz priekšu braucot, pāris nobraukt, uz priekšu ir vēl viena lokācija, kur mēs braucam izkrauties. Bet šoreiz mani atsūtīja uz šejieni. Izgāju mazliet pastaigāties ārā. Visu dienu sēdāju, vajag mazliet svaigu gaisu pālpot. Tā pārbaudīsim plombes mūsu. Augsts plombes ir. Viss kārtībā. Piebraukšu mazliet tuvāk pie vārtiem. Ja aiz manīm vēl arī atbrauks fūras, kas parkosies. To drip until maybe our next Arctic surge, but as it stands, hopefully you didn't get your Ieslēdzu paskatīties televizoru. Tieši laika ziņas iet vakarā. Atkal naktī sola sniegu. Rītā arī it kā sniegs būs. Nu, es saprotu, ka būs man jautras nākošās 2 dienas. Sestdien, svētdien. Ziemeļkarolīnā arī it kā būs sniegs. Es tieši uz turieni dodos. Nu, cerams, ka krava būs smaga un viss būs veiksmīgi. Izkrāvos Kentucky tikko, diezgan ātri izkrāva, kaut kādu stundu, laikam tas viss kopā aizņēma. Tagad dodos 20 minūtes braucot uz ziemeļiem pēc nākošās kravas, paņemšu kravu, kas ies uz Ziemeļkarolīnu. Runāju tikko ar dispečeri Ziemeļkarolīnā, mani gaidīs jau gatavs treileris sakrauts, kas ies ar kravām uz Kaliforniju. Cerams, ka es vakarā varēšu izbraukt, jo tur sola tādus diezgan pasliktus laikapstākļus. It kā būs blizzard, liels stipri vējš, zemes temperatūras sniegs, visa tā jautrība. Tāpēc es ceru, ka es paspēšu no tā visa aizmukt. Ja nē, tad es domāju, es būšu Ziemeļkarolīnā līdz pirmdienai. Braucu pēc kravas. Nezinu, ko šī fūra cenšas panākt priekšā, laikam gribēju tur iebraukt. Kaut kur tur benzīntanks slēgts. Laikam pēkšņi pārdomāja. Palika man vēl 3 minūtes braukt. Redzēs, ko man tur sakraus. Ļoti ceru uz ātru iekraušanu. Tad nevajadzēs gaidīt. Atbraucu es pēc kravas. Tā DHL. Mans ir DHL. Shipping and receiving. Es tā pieļauju domu, ka man laikam šeit ir jāgriežas iekšējā. Atbraucu es pēc kravas. Tagad check-ins attaisīts viss automātiski, tev pašam viss ir jādara. Vairs security nekāds nesēš, noskanēt vajadzēs man to kodu. Un tur arī viss parādīs soli pa solim, ko tālāk darīs. Sataisīju check-in, viss tagad ir automātiski, pilnīgi. Piebraucu security nekāds nekur nesēš, check-in iekšā ieiet nevajag. Noskanēju QR kodu.
un sataisīju visu caur telefonu un pat atsūtīs man īsziņu, uz kuru rampu man vajag stāties. Es domāju, vienīgais kontakts ar cilvēkiem būs tad, kad man iznesīs papīrus. Pat arī ir bijušas tādas reizes, kad tu vienkārši piebrauc pie kaut kāda kompjutera un izprintē papīru. Cik viss ir mainījies, cik viss ir automātiski tagad vienkārši, cilvēkiem, es domāju, zaudē tā vai tā darbus, ja tas pats security tagad varēja sēdēt, check-in taisīt papīrus, visu tā vietā, viss tagad caur kompjuteru automātiski ir sataisīts, jā. Sēžu gaidu pagaidām, kad atsūtīs izziņu ar manu rampas numuru, un tad braukšu parkošu uz rampu attiecīgo. Atbraucu, nopirkojos, jā, kā jau arī teicu, pilnīgi tev nekāda kontakta ar cilvēkiem nav. Šeit es atnākšu, paņemšu papīrus pēc tam. Tie ir vairākas valodas. Angļu valoda, spāņu valoda, franču, vācu, arābu, krievu valoda. Šeit tu atnāc, izprintē savus papīrus un dodies tālāk ceļā. Domāju, ātri sakraus uzreiz rampu, iedeva atsūtīja izziņu. Nedomāju, ka ilgi nāksies gaidīt kaut ko. Tā sakrāva man burkas ar tomātu mērcēm. Gan baltas siera mērces, gan tomātu mērces uzlikšu stulītos. Siksnu, aiztaisīšu durvis un varēs braukt. Kā jau ierasts pēc sakraušanās, iebrauksim, nosversimies. Jūtās, ka krāva ir ļoti smaga, tāpēc vajag nosverties, lai zinātu, kāds mums svars. Varbūt asas vajadzēs pārbīdīt, ja nu kas. Nosvairos. Kopējais svars man ir 78,400 poundu. Uz piekabes man ir 31,980, tas ir normāli. Uz drive man ir 34,420. Tur drīkst būt 34, 420. Tas ir 420 poundu par daudz. Tātad, ko es darīšu? Es pārbīdīšu riepas. Divus caurumus uz aizmuguri. Tā, paskatīsimies, kas mums uz kura mums tagad pašlaik ir. Tā, 3 no šejienes skaitot, 3 no 4. Man uz kaut kāda 6. Viens caurums, tas ir 250 poundi, 500. Būs tieši labi, tā viņš ir uz 4. Man uz 6. vajag. Okay. Pavalksim bišķīt uz priekšu. Tā. 3. Nesapratu, kāpēc man nebrauc viņš uz priekšu. Paskatīsimies, vai man tas te pins iegāja otrā pusē. Nu jā, šitais pins nav ielīdis iekšā. Tā, tūlīt mēs to sariktēsim, pabrauksim bišķīt uz priekšu uz aizmuguri, paraustīsim viņam vajadzētu iet atpakaļ. Sniegs tad piekritis vēl nevar iziet normāli. Tā, paskatīsimies, uz kuru mums tagad ir. Ok, mamma mia, par daudz, 3, 4, 6.
Pišķīt uz atpakaļ jāpadod. Tā, skurā mums ir. Tā, vajadzēja sest. 4, 5, 6. Es domāju, 7 uzliksim arī nekas nenotiks. Okay. Pabrauksim tūlīt uz priekšu, parausim un viņš ieies caurumos atpakaļ. Pirms tas tā, varēs braukt. Tā, nosērāmies, visu saraktājām, kā vajag būt pēc svariem. Var droši braukt tālāk, virzīties uz Ziemeļkarolīnu. Priekšā mums ir svari, gan Tennessee, gan 2 svari Ziemeļkarolīnā. Par Ziemeļkarolīnu es īpaši nepārdzīvoju, jo viņa noteikti būs ciet. Vairāk pārdzīvoju par Tennessee. Man liekas, Kentucky arī jābūt vēl vieniem. Bet, man svars ir viss kārtībā, ar grāmatiņu viss ir kārtībā, dokumenti arī viss kārtībā, tāpēc var droši braukt. Sāka krist sniegs, vēl jau nekas traģisks nav. Tā pamazlietiņai krīt, viņš bišķīt. Ārā pašlaik ir -3 grādi, pagaidām ceļi vēl tīri ir. Skatos pretim nākošās fūras arī nav īpaši ar sniegiem sasnigušas. Laikam tāds slapjš sniedziņš lidinās. Pagaidām braucam, redzēs, kas būs tālāk. Mani vienīgais mierina tas, ka man ir ļoti smaga krava, 78 000 kapekām kopējais svars. Diezgan smaga, zema, diezgan labi tā turos uz zemes. Sniega vētras pašas lielumā izdosies man aizmukt.
nedēļu atpakaļ bija ļoti stipra vētra, kas pārpludināja Ziemeļkarolīnu, šā upe, kas iet gar ceļu, viņa bija pārplūdusi un līdz ar to visa tā ceļa mala iegrima iekšā. Un pašlaik viņu atjauno. Nezinu, cik tas gadus aizņems, bet jau laikam kaut kādus 2 gadus kā iet visi remontdarbi. Šeit vieta, tur uz priekšu arī vieta bija pilnīgi vienkārši ceļu ieskaloja iekšā. Bija ļoti liela traģēdija, applūta visa pilsēta, cilvēki palika bez mājām. Bēdīgi, diezgan bēdīgi bija, jā, kas tad darījās. Tā Mārta ir vaļā. Jāskatās, kur es varētu atstāt šo te piekabi, ko es atvedu uz traileri. Tā. Vai uz rampas, vai šeit blokus parkingā. Tā. Es te parkingā ielītīšu blokus. Tā. Tā. Šo te piekabi es noliku. Tagad mums jāpieķēdējas pie 826. Tā. 826. Tas būs... 820 tā ir. Ok. Meklēsim 826. Tad. Tā. 123, 29, 28. Aiziešu, atdošu papīrus uz kravu, ko es atvedu. Mans traileris vēl nav atbraucis. Aizbraukšu ātri pēc kafijas, kamēr gaidu. Un tad varēs pamazām izvirzīties uz māju pusi. Tā, mūsu noliktava. Atstāšu šitos papīrus un paņemšu savus priekškravas, kas ies uz Kaliforniju. Kurus? Iesim ofisā, paņemsim papīrus, kas iet uz kravu uz Kaliforniju. Atrodos joprojām Ziemeļkarolīnā. Kaut kādas 2 stundas atpakaļ izbraucu no termināla. Laiks bija ļoti labs, viss sauss. Un tagad sāka krist sniegs. Temperatūra, tā kā 0, -1. Un diezgan tās, pastiprs sniegs krīt. Pa Google skatījos, it kā viss tīrs priekšā, tur pie Tennessee vairāk, tur tā kā sarkanu jau rāda. Pat nav sarkanu, tādu kā oranžīgu rāda. Varbūt uz ceļa jau mazliet kaut kāds iebrauks sniegs vai kaut kas, un tāpēc varbūt lēnāk brauc. Pielāja pilnas pākas, lai mazliet stabilāka, priekša smagāka būtu. Aizmugurā man tur diža nekā nav ar svaru. Kaut kādu laikam 16-20 tūkstoši, nepilni 20 tūkstoši, kaut kas tāds poundu. Baigā svara nav, tas ir ļoti, ļoti slikti. Es cerēju, ka būs krava smaga.
pretī tagad arī nāk kaisītājs iet, es jau arī kaut kādus 2 laikam apdzinu. Domāju, būs labi, ja nu gadījumā kaut kas vienkārši parkošos nost, metīšu tam visu nost ar roku, kā saka, un gaidīšu labākus laikus. Sēdēšu līdz pavasarim. Tad, kad sākšu pirmos sniegpulksteņus redzēt, tad arī izbraukšu. Nu nē, tik traki jau nebūs. Tad nu nekas, braucam, skatīsimies, kas mums tālāk priekšā. Nu, vietām tā kā jau piebraukts sniedziņš ir, jau uz ceļa vairāk un vairāk sniega parādās, īpaši transporta arī nav, tāpēc tā ceļu tā neizbraukā. Tīra ceļus ļoti jau daudz tīrītājus redzēju, gan kaisa, gan tīra jau. Nu, pa lēnītām braucam. Pašlaik uz kaut kādi 90, man liekas, ripoju. Viena fūra paskrēja garām. Nu, es tā uz 90 turos pagaidām, pēc tam turies uz priekšā. Ceļu darbi pāries vienā līnijā. Tas būs tur, kur tā upe ceļu izskaloja. Pagaidām ar vēsu prātu lēnītēm braucam, nestresojam, nesteidzamies. Galvenais ir saglabāt mieru un vēsu prātu tādās situācijās, jo tikko tu sāc stresot un nervozēt, tad kaut kāda panika sākas un tad sākas jautrība. Galvenais ir lēnītēm mierīgi. Kā saka, nekas te traks tāds nav, ir bijis vēl trakāk. Varēja būt arī vēl trakāk, un ja arī trakāk būs, vienkārši apstāšos un iešu uz čuču muižu, tā teikt. Iešu, atpūtīšos. Kravas nav tik vērtas, lai viņu dēļ skrietu un avarētu un nedod Dievs kaut kas nopietns atgadītos. Nav tā vērts. Tāpēc brauksim, cik vien varēsim, ja nevarēs, tad stāsimies un parkosimies līdz kamēr būs atkal labāki laikapstākļi. Pašlaik vēl esmu Ziemeļkarolīnā, priekšā Tenesī štats. Laiks tiešām ziema šogad Amerikā ir ļoti tāda nebijusi, man liekas. Parasti, ja mēs uztraucamies, kas notiek vairāk uz ziemeļiem pa 80. intersteitu vai Jomingā, Nebraskā, ja tur Kalifornijā uz kalniem parasti braucam mēs pa leju, pa dienvidiem, tad, šonedēļ un pagājušā nedēļa tas viss ir pilnīgi atžgārni. Braucam pa ziemeļiem, jo tuvojamies ziemeļiem, jo mazāk tā sniega. Ļoti, ļoti dīvaina ziema. Es tā ceru, ka vēl 4 nedēļas februārī un tad jau martā ies viss uz priecīgāko pusi, būs jau saulaināks, laiks labāks. Esmu jau Tenesī štatā. Ceļš ir tāds pieslidzis. Vietām ir sabraukts sniegs jau piebraukts. Vietām tā kā mazliet tīrāks. Ceļa tīrītāji brauc, kaisa tīra, ja visu, bet pagaidām braucam tīri labi. Sniegs iet, protams, jā, diezgan stipri. Tur atpakaļ Ziemeļkarolīnas beigās braucām pa tādiem līkočiem. Teikšu, fūra diezgan stabili uz ceļa turējās. Es pašlaik braucu 80 km/h. Ir, kas mani apdzen uz kaut kādi 100-110 un diezgan šļakstās no viņiem. Sniegs iet pa malām ūdens, tāpēc nevar saprast, piesalis, varbūt nē. Bet es, tā lēnītām uz 80 turos negribās lieku reizi riskēt, lai nesmuki nesanāk. Jā, pagaidām braucam, esmu kaut kādu stundu ar pusi attālumā no Knoxville, Tennessee. Iebraukšu tur, paskatīšos, kas tur darās, pārbaudīšu laiku un, ja viss būs labi priekšā, kā solās, tad braukšu tālāk. Pašlaik ir 2 naktī. Apstājos parkingā, tikko iešu gulēt. Braucu, principā, tīri labi bija, sūdzēties nevar. Vietām bija tāds ceļš mazliet slidenāks,
Nevarēja saprast, vai pa pilsētu kā melnais ceļš vai melnais ledus bija. Bet, braucu vienā vietā pagriezienā mazliet man tā kā sanesa, bet principā nekas traks tāds nebija. Varbūt tāpēc, ka vēja nebija, nezinu, bet principā izbraucu tīri labi. Tagad apstājos tur tālāk uz priekšu, pabraucot, kā sniega vairāk nesola. Nezinu, tagad ārā krīt. Cerams, ka pa nakti nepiekritīs tā, ka no rīta nebūs iespējams izbraukt. Vienkārši man vairs nav spēka braukt, jo tiešām 2 naktī jāiet gulāt, atpūsties. Iziešu tulīt ārā, paskatīšos, kas mana fūri darās. Es domāju, tur brīnum lietas būs. Tā, jāpaņem laikam gaisma. Paskatīsimies, kas tur man darās apkārt. Šeit viss ir apsalis. Principā apsalis nav vienkārši netīrs. Sniegs iet. Aizmugur arī visa netīra. Šis galas puse mazliet tīrāka. Piesalis baigi nav, neteikšu, kā mīnus jārā ir, bet baigi apsalis nav nekas. Priekša balta visa sniegu sadzīta. Cerams. Ļoti ceru, ka rīt no rīta varēs bez problēmām izbraukt. Jā, sniedziņš labi krīt. Aizskrēju ātri uz dušu. Pārslām lielām. Redzēs, kas te no rīta mums darīsies. Cerams, ka baigi neieputinās un varēs tikt ārā, jo tiešām ļoti ātri viņš krīt. Es, kad iebraucu kādu pusstundu atpakaļ, tik daudz vēl nebija piekritis. Labrīt visiem! Tikko piecēlos 10 no rīta. Ir skatīties, kā mani ieputināja vai nē. Pa nakti kas notika. Jā. Ārā balta ziemiņa. Labu kārtu pa nakti. Laba kārta izkrita, jā. Viss ir balts. Sniedziņš turpina krist, nedaudz, bet tā pa biškai putina. Veiksmīgi vakar izbraucu, jo skatījos tikko laikapstākļus tur atpakaļ Ziemeļkarolīnā. Un ceļš ir slēgts. Ceļš ir slēgts līdz 2. janvārim. Paveicās man, es neiestrēgu. Pamazītēm sākšu gatavoties izbraukšanai. Priekšā it kā mazliet tur skatījos pa Google rāda sastrēgumu. Kalnā arī. Tur te priekšā skatos mašīnas stāv ar avārijas gaismām. Nevar saprast, varbūt no kalna nevar noripot vai kas atgadījies.
es arī mēģināšu izbraukt. Redzēšu, kā man ties, cerams, ka nekur neiestrēgšu. Bet jā, sniedziņš tā kārtīgi izkrita pa nakti. Es, kad iebraucu parkingā, principā vēl jau tīrs viņš viss bija. Es skriešu ātri līdz dušai. Paskatīsimies, kā te man ieputināja. O jā. Ieputināja diezgan labi. Piesalis viss laikam. Nē, principā nav nemaz tik ļoti piesalis. Bet, putina ārā diezgan labi. Aizmugurē visa palta. Tāda laba sniega kārta izkritus ir. Mēģināšu pēc tam izbraukt. Paskatīsimies, kas mums tur sanāk. Ir kā ceļš vaļā uz vienu galu uz Ziemeļkarolīnu braucot gan ciet. Es skatos, neviens īpaši nebrauc, visi stāv uz vietas. Parkings pilns, neviens īpaši nekustās uz āru. Šeit vispār viss ir nobloķēts. Es domāju, es varbūt nevarēšu izbraukt. Vakar naktī nebija šitam tā sastājušies. Tur uz ceļa laikam nemaz arī izbraukt nevar. Es tā skatos. Oversize vai ar nevar izbraukt. Jā, šitam cilvēki mēģina tikt ārā, nevar izbraukt. Tāpēc, ka tur ir tāds kalniņš neliels. Kad izbrauc ārā, gan jau, ka kalnā nevar uzbraukt. Policija. Jā. Es domāju, varbūt stāvēšu, nekur nebraukšu, kamēr iztīrīs ceļu. Paskatīsimies, kas tur tālāk notiek. Oversize nevar uzbraukt kalnā. Jā, tur neliels uzkalniņš un tik nevar. Sastrēgums uz izbrauktuves. Tur ar vilcāju pat velk. Ar vilcāju velk. Vilcājs velk fūras, lai varētu izbraukt. Aizties, kas tur notiek. Jā, nekur es laikam netikšu. Kā putina. Paēdu, iegāju dušā, izgāju ārā. Vēl vairāk sāka laikam putināt. Mašīna man visa sniegā. Skaista. Es izdomāju, ka laikam es braukšu. Tā, man viss kārtībā. Laikam es došos tālāk tomēr. Paskatījos pa Google. It kā sastrēgums iztīrījās, tur uz izbrauktuves arī viss tīrs ir. Tā, man pie kājām tā šmuce neliela. Viss ir it kā iztīrījās. Es domāju, mēģināšu braukt. Uz Google tur uz ceļa rāda mazāku jau sastrēgumu. Mēģināsim. Veiksme, lai man būtu, lai veicās. Nu, dāmas un kungi, došos es ceļā. Tā.
Cerams, es tajā kalniņā uzbraukšu. Nu, es tā rēķinu, ja citi var uzbraukt, tad es domāju arī uzbraukšu. Es ceru, ka es uzbraukšu. Es ieslēgšu uzreiz laikam bloku, nobloķēt to riepu, nu, lai man vēl kā saka. Nu, lai veicās mums un jums. Nu, ja nepaveiksies, būs labs kontents priekš jums, ko paskatīties no siltas istabiņas dzerot tēju. Man būs ajajai no priekšnieka. Nu, nē, viss būs labi. Pareizi, viss taču būs labi. Nu, onkulīt ar traktoriņu. Ai. Galvenais, laikam, neapstāties. Ar tādu mazu ieskrējieniņu braukt. No, aizgāja. Tīri labi. Tā, šito mēs izslēgsim. Tīri friši var braukt. Es, kamēr dušā ieskrāju, kamēr brokastiņu pāēdu, tikmēr te mazlietiņ patīrījās, jau viss tīri friši, pasties, var braukt, ir labi. Uz otru galu, uz turieni braucot Ziemeļkarolīna, tur ceļš ir slēgts līdz parītdienai. Tur gan liela šmuce riktīga tāda darās. Šeit jau aiz Nāksvilu izbraucot, viss ir tīrs. Es domāju, te kaut kādas minūtes 20 varbūt. Te tāds nesmukums man varbūt var gadīties, tur uz tā līkuma tālāk. Bet, principā, jā, visam jābūt jau tīram ir. To pašu trakumu es vakar izbraucu naktī. Un, viss izlidoja. Man vienīgais nepatīk tas, ka, nu, par cik fūra augsta, ja, es nekādīgi augšā sniegu nevaru notīrīt un nepatīk tad, kad lido sniegs. Bet, nu, neesmu vienīgā tā uz ceļa no citām mašīnām un fūrām arī lido. Ko padarīsi? Kolēģim pāris gadus atpakaļ viņš arī aiz vienas fūras brauca pa šoseju un no fūras, kas viņam pretī atlidoja no piekabes augšas ledus gabals un visu priekšājo stiklu sasita viņam pilnībā. Nu, laikam Eiropā, man liekas, kaut kur video esmu redzējusi, kad ir tādi tīrītāji, tādas birstas, ja, izbraustu cauri un notīra to jumtu. Nu, pie mums diemžēl neesmu kaut ko tādu vēl sastapusi, bet, nu, cerēsim, ka nekas lidojošs no manas fūras nevienam kādu skādi nenodarīs un cerams, ka man arī nekas neatlidos. Tā, braucam, paskatīsimies, kas notiekas un Interstate. Priekšā milzīgs salūtu veikals. O jā, viena fūra jau grāvī. Viens jau iebrauca grāvī. No manīm ar tur labi aizmugurā skrien vējš. Sniegs jau vējš. Nu, draugs, kā tu šitā, nu? Atgadījās cilvēkam šaize, nu? Tā, mēs uz Nešvilu braucam. Uz Čatanūgu, tas pie manas mammas ir braukt. Mamma stundu no šejienes dzīvo. Sveiciens mammai. Arī skatās video. Šoreiz nesanāks iebraukt, jo laikapstākļi tādi ir, kā ir, un man galīgi nav pa ceļam. Tā, mēs uz Nešvilu braucam. Sveiciens mammai. Tas ir pa 75. braucot uz leju. Cleveland, maziņa pilsētiņa, Cleveland, Tennessee. Tā, nu, kas mums te tālāk darās? Es domāju, šo gabaliņus pārbraukšanu būs tīri labi. Priekšā tādas tā kā mazas nokāzītas nokalniņi. Lēnā gaitā braucu pašlaik 65 km/h. Domāju, nobraukšu tīri labi būs. Skaistums ārā, protams, ai. Pirmo reizi Tennessee redzu tādu sniegu uz ceļa vispār pirmo reizi par šiem gandrīz kā 10 gadiem, jo pie stūras braucu pa Tennessee štatu un pa sniegu. Parasti pa šādu te šmuci es braucu pa Vajomingu, Nebrasku. Jā, šogad laiks tiešām ir pamainījies.
ļoti krasi. Ja parasti par Vajomingu uztraucamies, Nebrasku, tur pa ziemeļiem, kas notiks, ja, tad nu šoreiz uztraucamies, kas šeit pa dienvidiem. Mississippi pašā lejā arī esot ļoti zemes temperatūras sniegi. Es, kas par lietu, viņiem par cik tāda, nav ierasti tādi laikapstākļi, nav arī tādas tehnikas viņiem, nav arī vajadzības tādai tehnikai, ja. Reizi gadā, varbūt 2 gados izkrīt sniedziņš, un tad viss pilnībā paralizējas, jo nav daudz ar ko tīrīt nekā. Šeit tev arī skatos, šeit ceļš īpaši netīrīts. Nav tehnikas tādas, laikam, viņiem tomēr. Kaut gan vakar Ziemeļkarolīnā redzēju. Tā. Kaut ko mēs te mazliet buksējam. Šeit tā kā sniegs pastiprinās, ja? Vairāk krīt. Brauksim lēnītām, braucam pašlaik uz kaut kādi 50 km/h. Mašīnas garām skrien. Grādi arī ir kaut kāda, laikam, 19 pēc Fahrenheita. Pēc Fahrenheita ir 19. Mīnusā. Visā tā ziņā. Ko esmu jau Nashville. Izbraucu bez nekādām problēmām, ceļš tīrs. Kaut kādu pusstundiņu, laikam, bija tur tāds sasniedzis, pēc tam, principā, pilnībā sauss. Mīnusi joprojām ir ārā vējš, bet ceļš ir sauss, var braukt. Drīz jau būšu Kentucky štatā. Vēl kaut kāda stunda pa Tennessee palika, cauri Nashville izbraukšu. Pašlaik mums kā vienmēr te maziņš sastrēgums. Visa mana mašīna vienos sāļos, vienos kimikātos. Jāiebrauc, būs jānomazgā. Šajā reisā noteikti uz mājām braucot. Nevar iebraukt mājās ar šitādu šmuci netīru. Uzpiltīšos, aizbraukšu pēc kafijas, ātri uz Starbucks un došos tālāk ātrā solī. Viss ir ledu. Piestāju ātri pēc kafijas. Braukšu atpakaļ, pieķēdēšos. Brauksim tālāk. Atrodos Illinois štatā pašlaik. Ceļš ir, tāds mazliet netīrs. Pa priekšu brauc man kaisītājs. Tāpēc es domāju, bez bēdas varu braukt droši, ja? Arī cilvēks strādā, pulājas, kaisa ceļus, tīra ceļus. Un tagad tu beidzi kaisīt? Es tevi tikko palielīju. Nē, tomēr atkal sāka malacis. Paldies tev. Viņš laikam tā kaisa tur, kur atsevišķās vietās tikai. Ei, kur tu aizbrauci? Mums uz
uz turieni nevajag, mums tais nevajag. Nu labi. Paldies tev par to pašu. Paņēmu kafiju. Labrīt visiem. Apiešu apkārt mašīnai ātri. Šlangas vietā, bākas ciet. Piekabe nav izvilkta. Riepas jau pārbaudīju pirmīt. Viss kārtībā. Atrodos pašlaik Nebraskā. Ārā sniedziņš, vēja nav, mīnusi. Ceļi, protams, ir netīri. Pa pilsētu šosei tīra, tāpēc nezinu, iebraukt tagad nomazgāt mašīnu vai gaidīt līdz Nevadai. Laikam braukšu tagad, jo Nevadā tur pa dienu būšu, tur diezgan grūti izbraukt no tās mazgātos, vienmēr satiksme. Mašīnai, jā, vanniņu, dušiņu vajag noteikti. Nu, briesmīga, vienkārši. Sāļi, dubļi, ķimikāti visādi. Tā, laikam braukšu tagad, jā, mēģināšu, es man jāuzpildā atblūvi ir ātri un mēģināšu nomazgāt. Jo nu kauns ar tādu braukt tiešām. Es te nezinu, ar cik viņu piegājieniem nāksies mazgāt. Dirstām un vairākiem piegājieniem, jo vienkārši viņa vairāk nav sarkana. Viņa ir balta, kā mana pirmā fūra 105. Pašlaik Nevadā, līdz mājām vēl nepilnas 3 stundas palikušas, ar to arī šo video beigsim. Viss noritēja man veiksmīgi, izbraucu no sniegiem veiksmīgi, viss labi. Tagad būs nedēļa man brīva, un tad jau, es domāju, tiksimies jaunajā video pēc nedēļas. Paldies visiem, kas skatījās, un līdz nākošajai reizei!